kā nekad nevajag ceļot uz Ameriku un nepieļaut to pašu kļūdu, ko es. Martā mēs lidojām uz Losandželosu caur Stambulu ar Turkish Airlines. Jā, lidojuma cena bija laba, jo mēs biļetes pirkām Turkish maija akcijā. Jā, viņi piedāvā viesnīcu Stambulas centrā pa brīvo, bet tev ir pārsēšanās vairāk par 20 stundu. Jā, viņi tev lidostā iedos ēdienu voucheru, ja tev jāgaida lidojums vairāk par 5 stundām. Jā, viņiem ir super labs ēdiens lidmašīnā, to var redzēt pēc video, jo viss ir apēs, bija tiešām garšīgi. Jā, un viņi arī vīnu dod pa brīvo un cik vien gribi. Bet tas viss nav tā vērts, ja ir jālido 14 stundu. Atstarpes starp sēdekļa rindām ir šauras, gaisa nav, un tās ir mocības 14 stundu garumā. Pirmo reizi tu lido no Rīgas uz Stambulu, pāri visai Eiropai, un otrajā dienā tu lido to pašu ceļu, pāri visai Eiropai, pāri okeānam, pāri visai Amerikai uz Losandželosu. Un tās ir veselas 14 stundas lidmašīnā. Un pēc šāda lidojuma es nosolījos vairāk tā nekad nedarīt. Kāda ir tava pieredze lidojot uz ASV? Caur kuru lidostu tu lido?